sumināti klātesošie. Vēl viena diena, vēl viena reize, un viss tas vecais scenārijs, kaut gan šodien man jau bija zvans no draugiem valsts policijā, un izstāsta, ka es esmu jau pavisam tuvu medībām. Īstām medībām, nevis kā tagad medībām, kamēr. Pirms mēs visu sākam, es vēlos parādīt jau, kad šajā vidikā būs šis. Tā arī būs kadri no šī. Un tu kopsavilkumā varētu arī šo ielikt. Bet jā, šodien ir atkal brāčiņš ar kameru. Lielo kameru, nevis to mazo sūdiņu, kas man ir. Tā kā ja būs kaut kas, un cerams, ka būs, jo pēc pagājušās reizes skatoties, man bija tāda škrobi, ka es mājās un montēju vidiku un vispār domāju, vai viņu likt iekšā. Bet ja kaut kas būs, tad būs cerams arī tūplāns. Cerams, ka paspēs uzņemt tūplānu. Un jā, tā kā labi, nav ko baigi daudz pļāpāt. Tad jau aiziet. Mēs tagad ejam uz pirmo vietu. Es vēlējos pateikt, ko es esmu paņēmis līdzi, pastāstīt. Tas sanāk, ka man ir Hubertus svilpe. Un man ir butulo pīkstulis. Vienīgais iemesls, kāpēc paņēmu butulo, tāpēc jau viņam ir tas pīkstiens. Un pīkstiens pēc tās tā kā stresa sauciens. Stresa sauciens, es nemācēšu teikt latviski pareizi. Bet tas, diemžēl, Hubertusam nav. Bet, ja ir, tad es neesmu iemācījies vēl viņu lietot. Bet jā, labi, turpinam. Ir āzis. Uj. Tur arī palika mans... Ai. Jā. Uj. Tā. Tagad mēs dodamies uz nākamo vietu. Pastīties, kā te kas izstās. Labi, otrajā vietā nekā nebija. Uj. Otrajā vietā nekā nebija. Tikko lapsas 5 bija barā uz ceļa. Un tālāk mēs aizbrauksim uz to vietu, ko mums tajā reizē uzskrēja virsū tās stirnas. Stirna viena. Un jā, skatīsies. Safilmēs to, ko mošu. Un šodien ideja ir aizbraukt uz to torni, kur... Man liekas, vienā no pirmajiem video, kur es ņemos vispār... pirmajā video, kur es ņemos ar pīkstuļiem un vispār āržēm. Pa medību tēmu iet. Tur, kur stāv priekšā labs. Aizgārt kreisi. Jā. Vienā no pirmajiem video, kur mēs stāvējam augšā, tad, kur lapsai skrēja virsū stirna, uz turieni varētu aizbraukt. Es jau tagad lielā kamera tajā reizē nebija. Un varētu tagad ritīgi smukus videos atķert. Bet jā, labi. Tiekamies tur. Čau! Tā. Tagad mēs dodamies uz to pašu vietu. Un te var redzēt, ka ir tikko cilvēks bijis. Tas gan ir sodīgi. Cerams, neuzrausimies uz kaut kādiem seņotājiem vai kaut ko tam līdzīgu. Tad labi, mēs ejam atpakaļ uz to vietu, kur mums uzskrēja tajā reizē virsū. Te ir pilns ar stirnu pēdām. Tā kā es ceru, ka mēs dabūsim vismaz kaut kādu normālu video materiālu.
Re, kur es pamanīju tādu smuku vietiņu, uz kur varētu aiziet. Diezgan skaisti. Pakalniņš. Izcelt pozīciju, kur mēs varētu sakalnēt visu. Nu, medībām būtu vēl labāk. Bet tagad jā. Par cik es zinu to, ka šeit nav buku, es izmantošu kazas pīkstēnu. Es kā cilvēks, kurš pasauli mācās par šādu tipu saturu, es arī pats skatos un daru līdzi tādām valstīm kā Vācija un tā tālāk, kurās ir ļoti izplatīta šī mānekļu, lielāku, teiksim tā, trofeju dzīvnieku medības mānekļu izmantošana. Un es esmu pamanījis to, ka cilvēki ļoti izmanto arī stirnas rējienu, stirnas un āža rējienu. Viņiem ir tāds tā kā viņš atkārtojas vairākas reizes mazāk, īsos gājienos. Viņš ir tā kā brīdinot, ka tas kaut kas slikts. Piemēram, mēs tikko aizspiedējam stirnu, viņa bļauj. Bet atsaucoties viņai to pašu rējienu, var rezultatīvi parādīt to, ka es esmu stirna. Skaidrs, ka es esmu stirna un ka es esmu savējis. Es vienmēr saku, ka parādu to, ka es neesmu viņai drauds, bet es esmu vairāk vai mazāk viens no viņiem. Neesmu vēl īsti izmēģinājis to, kad es varēju ar viņu kopā, ja. Sāka viņu uzdevīt, viņa man tur pasaka savas domas un es viņai pretī. Bet es vēlos to tik tiešām pamēģināt un pastīties, kāds viss izspēlējās, teiksim, uz lielā tā īstā ekrāna. Vēl vienā vietā atkal nekā nebija. Tagad mēs dodamies uz to vietu, kur tā lapsa bija. Un, jā, tā lēni. Patreiz tā tīra lēni, pēc tam jau arī klusāk. Tā kā jā. Tā. Esam jau nākamajā vietā. Vai mums sanāk? Nē, es ar kameru runāju. Sanāk tā, ka ir viena stirna. Par cik es mēģinu atrināt kā slēnu. Es izmantoju putulu. Var jau arī pamēģināt. Cik efektīvs ir upērt uz stirnu. Papīkstināju, tagad ir stirna, jā. Tagad ēd, kamēr stirnē galva ir uz leju, ir vispareizākais brīdis, kad pīkstināt. Sanāk, ka tagad ir brīdis, ka viņai galva ir augšā. Bet tā, ka nolaidīs tajā momentā, es arī būtu, jā. Ir gaidīšanas periods. Jā, un mana taktika par to skatīšanos, neskatīšanos tikko ļoti. Tā, un mana taktika par to skatīšanos, neskatīšanos tiešām ļoti smuki tagad nostrādāja. Jo tagad stirna bija nolaidusi galvu. Es uzsvēru pat 3 reizes, divas 3 reizes un uzreiz. Viņa nāk uz tejienu, viņa nāk uz tuvāk. Tā kā... Baigi labi. Ļoti smuks apteica. Es sapratu baigu knifu uz stirnu. Jā, irsis man nepatīk. Jā, vienmēr sakot, uz stirnu ļoti labi strādā. Visaugstākā frekvence, tas sanāk, kas ir pīkstumu paredzēta. Tas sanāk. Kaut kāds 3 reizes, neko daudz. Vienkārši tā ļoti maigi, mierīgi. Galvenais brīdis, kad pīkstināt, tā ka viņa nolaiž galvu, un tā viņai vislielākā interese pēc tam. Tagad viņa tā lēnā garā nāk uz tejienu. Skatāmies, būs kaut kas notiks.
Hubertus 2. Pat Butulo 0. Tagad viņa mostakājus meklē, kas tur kur ir. Viņa nostājās pa vējam. Tagad mēs varētu saskarties problēmu, ka viņa mūs sauž. Jā, mūs ieraudzīja mūs savādi. Šito neapstādinās, aizgāja tanks, bet... Situācijas izklāsts ir tāds. Bija stirna tajā brīdī. Skatos, ok. Džeks pasaka, viņi piecēlās forši, kamēr ir uz viņu viss kārtībā. Es papīkstinu. Sākumā es pīkstināju Butulo. Uz Butulo viņa tā... Nu, viņa skatījās, viņai nebija interesi īsti. Viņa tā ēda ar visu to Butulo šito pīkstienu. Viņai tā kā vienalga. Bet tajā brīdī, kad es izvilku ārā šito, pat smalgāk bija. Nu, vēl tajā brīdī, jā, tu redzēji, ka skrien kaifs. Tas bija. Maiks. Ļoti maiks tāds zema, augsta tembra. Tāds pīkstens bija. Tas bija labs. Butulo nebija tik labi. Nu, es jau saku, es arī tur augšā sēdēju. Hubertus 1. Hubertus 2, Butulo 1. Hubertus dabūja tā, ka man kaza uzskrēja virsū. Hubertus man pasauca burtiski pagājušajā vidikā. Aizpagājušajā. Dabūja āzi augšā, ka viņš panāk ar Hubertus arī es dabūju augšā tur āzi. Bet ar Butulo āzim īsti, es nezinu. Neesmu dabūjis. Es jau nesaku to, ka viņš sūdz, vienkārši saku to, ka, es nemāku īsti ar viņu rīkoties. Kaut gan entos gadus esmu ņēmies pa mežu ar Butulo, grūti, smagi ar viņu. Bet jā, atsaucās Hubertus, dabūjām diezgan tūlu. Stirne aizgāja tā pa vējam, pacēla galvu un tajā brīdī jau es kamerē pateicu. Es jums jau pateicu to, ka viņa aizgāja un viņa tūlīt mūs sajūtīs. Kā vellu sauc, tā veldas klāt. Un tad arī mūs ieraudzīja. Tā kā jā, labi jāizbrauc uz vēl vienu vietu, es domāju. Jāpastāst, kas tur kā tur tajā reizē, kur es iepriekš nevarēju dabūt normālu video ar āzi, jo man telefons nav tas labākais. Un GoPro kamera tik tālu nevelk. Bet tagad ir lielā kamera, tad sakrustojam pirkstus un visu, kas atliek darīt, cerēt. Cieturēšu kaut kādu brīdi klusumu. Tad gaidīšanas periods iestājas. Un tagad man galvenais uztraukums tās, ka man apēdīs odi. Tā jau ir. Tīri ok. Reku čekiņš stāv fonā. Es viņam pateicu, viņš skatās to pusi. Tāpēc jau pagājušajā reizē, kad mēs bijām te, kur es stāvu, no tejienes pārlēc pāri āzi. Aizskrēju uz turieni. Un tur aizskrēju kāsu un aizskrēju projām. Tagad es pamēģināšu papīkstināt kāzu. Ja nedabūšu atbildi, pamēģināšu kāzu lēnāt atkal. Tā kā jā. Nu jā, un šādi kādu laiku. Rekustība. Nu tā. Jā, tagad tas
tas garais prikals, ko viņi taisīja. Tas bija kā brīdinājums. Tas bija kā brīdinājums uz to, ka, nu, es esmu slikts un plus mīnus un manī vajag uzmanīties, jā. Bet, nu, ir tāds garāks un tā tālāk, viņiem ir atsevišķas savas valodas. Un tagad viņi pārbauda reizes savējais. Kaut kā interesants stirna. Tagad jāiesiet jāpastās, vai tas āzes tur ir. Bet interesanti, kāpēc es vispār aizgaistu, ka to pusi. Jā, sakot, tajā konkrētajā momentā, pirms viņi pieskrēja, es sēdēju pie krūma. Es pīksnēju tā kā uz kazu. Un viņi tā teica, vai nokruķīju uz pašu mazāko šito, tāpēc jau āzes te neatsaucās. Un tad es paņēmu tādu tā kā kazlēnu, pīkstinu, un man no krūmiem sāk kaut kas rūkt. Tajā momentā es cipā pasaucu Pračiņu, viņš izvilka savajā kamerā, viņš skatās turieni. Es grasījos tā filmēt sakt, un tad jāpieskrēja tā ten, teiksim, stirna. Tā nu, es te papīkstināju. It kā nekāda vajag atsaucība nav. Te lēnām jāpietiņ, jāpastās, bet filmējot to, es sāku savilkt paralēles beidzot ar Hubertus. Stirna veido atsaucību, nevis tā, ka tu veido sanāk pīkstienu, kas ir, nu vienalga šitā, ja. Vienkārši nāk. Jā, viņiem visiem būs vienalga. Tev ir jāieliek rokas un tad tā kā mute tu runā un tā kā tev jau skaņēja pirms tu es atvērs muti un tu rekur tev ir roka tā mute, tā, teiksim, dzīvnieku mute un jā. Un izmantojot to metodi, nu man ir atsaukušās stirnas. Āzis gan man atsaucās bez rokas. Es vēl neesmu atklājis, kas ir āzim. Tagad es tikai šodien pareiķinēt. Man ir cik ilgi Hubertus, tagad es tikai piešāvos, kā pareizi viņu uz stirnu izmantot. Jā. Tajā reizē, kad man uzskrēja visu stirna, arī es izmantoju roku. Tagad es izmantoju roku. Šodien, kad pienāca vēlreiz tā stirna baigi tuvu, es izmantoju roku. Tā laikam ir tā metode. Es nevaru te odī vienkārši kaut kāda mānija baigā. Ir kaut kā baigi dīvaini tā stirna. Viņa joprojām bļauj. Ir pagājušas kaut kāds 2-3 minūtes, 4. Bet jā, labi. Nu, šī arī bija pēdējā vieta. Paldies jums liels par skatīšanos. Nospiežiet laiku, piesubojiet un iemet komentāru. Tā kā labi, te vai. Čau!